Nu, ko, čau visiem, labdien, labrīt, labvakar. Atkal vienalga, kur un cikos jūs mūs klausāties. Mums šodien ir cilvēks viesis, ar kuru es jau ļoti sen gribēju aprunāties. Es kaut kur zemapziņā sēdēju visu laiku un tā cerēju, ka Lauris īstenībā man uzaicinās uz savu podcastu. Zemapziņā man bija visu laiku tāds bļāk, kur ir tik nice. Bet, tā kā Lauris neaicina, tad mēs Lauru aicinām. Ja? Un, sanāk tā, ka mēs jau par tevi jau kādu laiku domājam, balstoties uz to, ko mēs tur visu kaut kur apkārt dzirdam. Pirmo reizi es par tevi dzirdēju caur čomiem kaut kādu labu laiku atpakaļ, ļoti kontroversiālu veidā. Jūs esat redzējuši, tur viens čels, visi sauc pa lohiem Instagramā. Un es tāds, kas tas tāds? Tad man Džek parādījās, tas tāds, sākumā tāds arī tā, nepaķēra. Bet pēc tam, kad es sāku klausīties, ko tu runā, man ļoti rezonēja, ļoti saprātīgi, loģiski, normāli pasniegts. Un man liekas arī, kāpēc ir šis par to lohu un par visu tas pārējais. Everything is on point. Vienkārši sākumā tas kontroversiāli cilvēkā izraisa tādas emocijas. Un tas jau pats galvenais startē, lai cilvēku uzmanību piesaistītu. Tieši tā. Tā kā šodien pie mums ciemos ir Lauris no fitness kanāla Čau Večuk. Čau. Varbūt tās vienkārši cilvēkiem, kas nezina, šī ieskicēja mums uzreiz, kas esi tu un kas ir fitness kanāls. Kas esmu, ko mēs darām, kas mēs šobrīd esam. Laikam ļoti vienkārši tā būtu pateikt, ka šobrīd mēs palīdzam cilvēkiem justies labāk. Ak, Dievs, pēcīgi vienkārši. Ļoti vienkārši. Jo tā ir tā galvenā lieta, ko es mēģinu darīt, pateikt, kas vienkārši. Vienkārši saprotam, tātad ražojam uzturbagātinātājus, konsultējam cilvēkus par uzturbagātinātāju lietošanu, piemeklējam vitamīnus un pēc tam rūpējamies par to, lai viņi visu darītu pareizi. Arī par treniņiem uzturu, lai cilvēks tiešām sasniegtu to labāk pašsajūtu. Tad sanāk tā, ka tu ne tikai popularizē un ar to dalīties sociālajos tīklos, jūs leģit arī tiešām pakonsultējat, pastāstāt, kas, ko, kāpēc. Jā, tas ir sācies diezgan nesen. Agrāk, principā, es to darīju viens pats. Cik viens pats cilvēks var pakonsultēt. Šobrīd mums jau ir 9 cilvēku komanda, kas to dara. Daram to no augusta. Cilvēku pieprasījums nenormāls. Šobrīd kopā ir pieteikušies mums 12,800 cilvēki. Pagaid, vēl vienreiz, lai viss, kas vēl vienreiz cik? 12,800. Tas ir gan pa labu laiku, kaut kādā jūnijā mēs atvērām to pieteikšanos, bet sākumā es viņu atvēru tā domu, kad es vienkārši ievākšu datus, un cilvēki man sapilda tā testiņu, un es domāju, es viņam pēc tam ar kaut kādu AI vai ar kaut ko piemeklēšu vitamīnus. Un sākumā es to darīju manuāli, pats esam gāju cauri, cilvēki sūtīja, ka es viņai varētu darīt, bet vienā brīdī sapratu, ka tas īsti nav tas, vajag tomēr cilvēku sarunu. Un tad pie manis bija Edmunds podcastu. Tas bija, manuprāt, jūlija beigas. Jūlija beigas, viņš pie manis bija 2 reizes, tā pirmā reize. Tad Edmundam toreiz prasīja, kādā šķiet, man vajag pārdošanas komandu. Viņš saka, obligāti vajag. Un tas nedēļas laikā uztaisīja pārdošanas komandu. Paņēmām ofisu Āgenskalnā. Tā kā ņēmām, likās, baigi lielais 140 kvadrāti, ko mēs tur darīsim. Bet tagad jau pa mazu paņemam vēl vienu. Un sākām, cilvēki ļoti novērtēja, ļoti priecīgi uzņēma savu visbeig forši. Pastāst varbūt no to pašu sākumu, kā tu nokļūdi līdz tam, ka tu to dari. Tu jau visu laiku neesi bijis TikTokā, vai ne? Es saprotu, ka tu sāki TikTokā vairāk runāt, dalīties savām zināšanām, līdz vienā brīdī tu vienkārši attopies, ka tas 140 kvadrātmetri pa maz ir. Kā tur nokļūdi? To stāstu varbūt vispār kaut kāds pēdējos tādus, 15 gadus. Es esmu fitnesā, tā teikt, 15 gadus. Attiecīgi trenējos, konsultēju cilvēkus. Un es teiktu, ka kaut kādus pēdējos 11 palīdz cilvēkiem gan treniņu plāniem, gan uzturu. Bet man tas bija tāds hobijs. Pa vakariem, no rītiem, tur brīvdienās. Un pēdējos 6 gadus strādāju pārdošanā. Un no viņiem pēdējos 2 arī taisīju saturu uzņēmumu, kurā es strādāju. Un es domāju, man jātaisa arī sev. Jo es pats biju taisījis saturu diezgan daudz Instagramā un arī YouTube kaut ko nedaudz. Un tas kaut kā visu laiku neaizgāja. Bet parādījās TikToks ar savu foršu algoritmu, tur foršs saturs aiziet. Un tas sāku ar TikToku, laikam, pirms kaut kādiem 2,5 gadiem. Kāda man bija tā doma nebija tur pelnīt naudu, tur vajag biznesu taisīt. Doma bija vienkārši, es palīdzēšu cilvēkiem, atrisināt kaut kādas problēmas, tur svaru nomest, justies labāk, un pēc tam gan jau kaut kad es kaut ko darīšu, tad droši vien tas viss labais darbs kaut kādā veidā atnāks atpakaļ. Un tad droši vien pirms kaut kāda 1,5 gada bija tāds punkts, kad mēs izdomājām uztaisīt tādu fitnesa izaicinājumu. Tas bija mēneša projekts, no katra cilvēka 50 eiro. Mēs savācām 3 dienās 100 cilvēkus. Tas ir 5000 3 dienās. Un tajā brīdī sapratu, ka laikam īsti nav vairs vērts turpināt darīt to darbu, ko es daru. Ja es varu nopelnīt pa brītiem vakariem tieši tikpat, cik strādāju 10 stundas ofisā, es domāju, viss jābeidz šis. Un tad ar šo gadu mēs sākām koncentrēties 100% fitness, 100% uzturbagātinātājiem.
Vispār par uzturu bagātinātājiem īstenībā tas bija arī mans pirmais bizness, 17 gados tirgoju uzturu bagātinātājs. Tā kā tas laika ir bijis tādā foniņā. Un tad pagājušajā gadā jau bija izdomājis, manuprāt, kaut kādā septembrī, kad varētu sākt ražot. Apzināju ražotnes, kas ir Eiropā, principā, kā ražo uzturu bagātinātājs, ir divi veidi. Viens white labels, vienkārši uzmet virsū etiķeti, un otrs veids ir, kas ir kontrakta ražošana. Attiecīgi ražotnes, kā pašiem savu brendu nav, viņiem tāda klienta kā es, un tu vari izveidot produktu no nulles. Tur burkas izvēlēties, kapsulas, kas būs iekšā, visu. Un šīs te variants, protams, ir daudz naudas ietilpīgāks. Tur vajag naudu ieguldīt diezgan daudz. Un tā kā sākumā apzinājām tās visas, labi, ne visas, bet daļu ražotnes, kas bija Eiropā, mēs sapratām, veikos 200-300 tūkstoši. Ir skaidrs, ka 200-300 tūkstoši man nebija, ne? Man bija diezgan mazāk. Un tad it kā atmetām tam ar roku. Bet ar šī gada sākumā es domāju, varbūt jāiet vēlreiz, visam ražotnēm izgājām vēlreiz. Un atradām vienu, kas bija gatavs sākt ar mazāk. Sākām ar kuriem 50-60. Un tas cipars plus mīnus mums bija. Un tad aprīlī sākām ražot. Un jūnijā bija pirmie produkti klāt. Tad sanāk, ka tev vajadzēja divus apaļus apiet īstenībā. Un kur uzrādās tie opportunity, tad sanāk, ka mēs kā cilvēki vienkārši brāvēns, mums bišķiņ pietrūkst. Bišķiņ vēl tas ekstra puši zina. Jā, un es domāju, man nebūtu bijis tā pieredze pārdošanā, ka tev 100 cilvēkiem dienā uzvan 97 pasakēja dirst, tad es to droši nebūtu darījis. Būtu izgājis vienu reizi un visi zina, ko es tur vēlreiz mēģināšu. Bet tā kā man bija tā pārdošanas pieredze, kad vienkārši jāmauc. Es redzēju to bildīti, kur tas čuvaks iet pēc tā zelta. Un augšā ir tas viens, kas tūlītās viņš apgriezās, un otrs viņš pietrūka un viņš aizgāja. Jā, tas gan. Man to arī atgādina tieši to cilvēku, kurš gāja pēc tā zelta. Kā tālāk, piemēram, tā kompānija arī jums bija kaut kāda X daudzums, kas ir jāsaražo, vai vienkārši kas ir 50-60 štuks? Jā, bija konkrēts daudzums gan katram produktam, gan produktu vispār, lai tev kāds var uzsākt sadarbību. Tas, tā ražošana, cik es zinu daudz no ražošanas vispār, es neko baigi neesmu, un es vienkārši redzēju, bijis uz muzejiem šokolādes ražotnē, es zinu, ka tur ir tehnologs. Tur ir pārtiks tehnologs, kurš reāli visu laiku mēģina salikt kaut ko kopā, lai sanāk kaut kāds produkts. Sanāk, kad jums ir pieeja vienkārši ražotnei un tiem tehnologiem, kas to produktu liek kopā, un jūs ar viņiem tad dīlojat. Cik reizes tu pats esi bijis on the spot? Es neesmu bijis tieši nevienu tur. Ko? Attiecīgi, varbūt tas ir tāds... Tas izklausās crazy. Jā. Tas ir tāds, paļaujies, ka viss izdosies. Ir pietiekami daudz video un runāt cilvēkiem tajā pusē, lai nebūtu jādodas. Un tad tu vienkārši sarunā, tu apmēram no savas pieredzes zini, ko tu gribi, tu viņam vienkārši izstāsti, viņi tev vienkārši uzplēš. Jā, principā kāds ir starts, jebkuram produktam ir tāds, kad es saprotu, kas cilvēkiem ir aktuāli. Tad es saprotu, plus-mínus video tirgus cenu, vai tur vispār ir kaut kāda peļņa. Un, ja ir peļņa, tad jau mēs runājam tālāk ar tehnologu, skatāmies, kur izēvielu dabūt un ražojam, testējam. Labi. Jo, es tad, kad es pārdevu supplements 18. gadā, es gāju to white label ceļu. Man bija Polijā vienkārši rūpnīca, kur tur ražoja. Es paņēmu white label, atsūtīju tur. Es paņēmu no kaut kādām 5 dažādām, patestēju, kurš tur garšoja pašam. Nē, man īstenībā neviens negaršoja. Es paņēmu to, kurš vismazāk bija negaršīgs. Vismazāk negaršīgs, un tad to es uzliku white label un tirgoju. Bet, tas ceļš, ko tu esi aizgājis, tas ir ļoti, ļoti drosmīgs ceļš. Tas ir daudz riskantāks ceļš, jo arī produkti, ko mēs ražojam, tie ir. Es nezinu, vai var saražot vēl dārgāk, vai ne? Mums ir labākā izēviela, augstākā koncentrācija. Un, protams, sākumā tas bija tā riskanti, ka mēs tagad saražosim. Skaidrs, ka produkts maksās virs vidējās cenas tirgu, un cilvēki nepirks. Kur jums ir jātur stokā kaut kur? Jā, mums ir stokā, mums ir stoks katram produktam 2-3 mēnešus šobrīd. Jā, un tas viss ir Rīgā? Tas viss ir Rīgā, jā, Rīgā. 2-3 mēnešiem tev ir stoks uz priekšu Rīgā. Jā, un tad visu laiku jāštuko vienkārši ir krūti. Jā, un tagad it kā mēs esam tikuši varbūt ārā no tā trakā perioda. Sākumā, kā tu saražo, sāc tirgot, un to jāsāk uzreiz ražot vēl. Jo ražošana mēnesis. Un, ja tu iztirgos, tad kāda nauda nopelnīs. Tagad, kā mēs esam tikuši no tā ārā, es teiktu, beidzot esam tikuši ārā. Cik pagāja no aprīļa, laikam, 7 mēneši. Un tagad jau mēs kaut ko varam saražot uz priekšu, 2-3 mēnešus. Cik garšīgs bija sākumā un cik tagad ir? Jo tas arī bija riskīgi. Mēs sākām vispār bez garšām. Mums bija 5 produkti. Mums bija magnīs, berberīns, liposkābi, hialuronskābi un vēl kaut kas neatceros. Kaut kādus kreatīnus proteīnus mēs pieliekam diezgan vēlu. Tāpēc, kad beigas lielā pašizmaksas, lielāks apjoms vajadzīgs. Jo tomēr, ja tu ražo tādu produktu, kur ir kapsulas, to var saražot daudz mazāk apjomā.
Un arī skaidrs, ka paskatāmies izēvielas svaru, cik ir šī paciņā un cik ir šī skaidrs. Jā, taisnība. Tā kā sākām ar šādiem produktiem, kas man pašam šķita baigi noderīgi. Un tālāk jau pieslēdzām visu, ko cilvēki gribēja. Man tāds apīts, ka tev pilnīgi viss ir vienkārši. Viss ir super vienkārši. Tā kā fitness Apple. Tas te nekā nav. Tad varētu arī būt vienkārši white space. Pilnīgi viss ir apkārt. Nē, normāli krūti. Nu labi, un tagad tu sāc bliest iekšā TikTokus. Jūs ir drosme vēl paņēmis visu šo ten, sākat ražot pirmie produkti, viss tas pārējais. Kurā mirklī dzima širais? Jo tā es pirmo reizi. Loks, kurā brīdī dzima? Pagājušajā gadā es jau to biju sācis kaut kāds oktobris, pa bišķiņam iemest. Es nedomāju, ka tas aizies, vienkārši pa laikam iemetu. Un tad galvenais video bija 31. decembris. 31. decembris, 7. no rīta uztaisīja video, tiekšana dzers loku, un baigi aizgāja, jo negarā dzer visu. Jā, tur es arī pirmo reizi par tevīm dzirdēju, reāli ballītē, kurā mēs visi dzērām. Un es tāds pasēju to banģu, es tāds, mēs visi esam loki. Bet tajā mirklī mēs par to ņirgājamies. Bet zini, kur tas kas sākās? Tad, kad es klausos tevi aizvien vairāk, un man tas zemapziņā iespēžās, un man tāds morāļnieks pa sevim beigās. Es tāds sēžu, zāja, bala viņam taisnība, zini. bet tā īstenībā baigi daudziem. Man uz ielas ir pienākuši, un toči vairāk kā 100 cilvēki, kas pateikuši, es redzēju tos video. Sākumā domāju, loks kaut kāds, ko viņš man mācīs dzīvot. Bet tad es bišķiņ apdomāju dzīvi, atmetu dzeršanu, un dzīve tiešām uzlabojas. Jā, tas ir rēcīgi. Tā ir tā, kāda bija latviešiem teiciens? Patiesība dzeļ, patiesība koža. Patiesība koža acīs. Jā, patiesība koža. Kurā brīdī tu pamanīji, kad tu teici, tas kontroversiāli, kad tu bišķiņ jāuzspiež uz tiem cilvēkiem un uz tām jūtām, un tā kā divpusēji. Jo, zini kā, vai nu tu besī, vai nu tu visiem vienalga pa tev, vai ne? Bet var redzēt, ka tu ritīgi jūti, ka tu uzspiedīs, tad tas aizies. Jā, tur būs. Prasa, kurā brīdī? Jā, kad tu saprati vienkārši, ka tev tas sanāk. Un tas man laikam kaut kā vispār no pārdošanas nāca, un ņemot vērā, ka taisi ir iepriekš arī satura reklāmas taisi uzņēmumā, kurā es strādāju, tad man kaut kāds jau bija iekšā. Un tā man viena doma jau ir, ka ir kaut kāda cilvēka daļa, kas no manis nepirks. Viņas skaidrs, ja tie, kas no tevis nepirks, viņi sadusmos, un tur viņi sarakstīs komentārus, saturs aizies, viņš tiks līdz tiem, kas pirks. Jā. Un cik ļoti tev vienalga ir? Jo parasti visiem ir tāds, ka es negribu tur rādīt, negribu tur lekties. Tev vienmēr ir bijis vienalga. Pilnīgi vienalga. The best vienkārši. Tev nav bijis nekad tā, ka tu domā, ko man padomā sakot tādu, ne? Tas man pārgāja, manuprāt, pēc pirmiem 2 gadiem pārdošanā. Ka tu vienkārši taisnēs ienākušiem pieteikumiem zvanus, pat augstos zonas malc vienkārši. Random uzņēmumiem kaut kādiem, vai ne? Bet kad tu sāki, tev tā bija? Ja, kad es sāku augstos zanus? Kad tu sāki pārdot, Jā, man baigi nepatika pārdot. Jā, baigi nepatika. Es vajadzēs 10 sekundes saņemties pirms katra zvana, lai es uztaisītu zvanu, man baigi nepatika. Bet tā, kad man sāka aiziet, jau, protams, iepatikās. Tev pašam šķiet, ka tu esi vairāk tāds introverts vai ekstraverts? Man liekas, ka es esmu introverts. Tu neesi gadījumā tāds introverti, ekstraverts? Tāds, kad, kad tev vajag, tu iznāc ārā un tu jūties ērti. Droši vien, jā. Tev ir tā, man liekas, man līdzīgi ir, kad gribās pašam ar savām domām palikt, pastaigāties, patrenēties, nebūt nekur cilvēkos. Kā man viņš čoms saka, es negribu šovakar socializēties. Bet tajā pašā laikā, tad, kad vajag, izējām ārā un runājamies. Viss normāli. Tā kā vajag vienkārši jāizdara. Vajag tad vienkārši jāizdara. Kur jūs ejat tālāk? Kas notiek ar šo fitness kanālu? Kur mēs ejam tālāk? Visi prasa, vai mēs ejam uz ārzemēm. Nē, to es neprasīju. Mēs uz ārzemēm neejam. Latvijā ir milzīgs tirgus. Manuprāt, cilvēkiem bieži vien patīk čīkstēt par Latviju. Mans cilvēks nav tirgus, vienkārši slinki neko nedara. Latvijā šobrīd uzturbagātināja tirgus ir kaut kāds 120 miljoni gadā apgrozījums. Lietu uzturbagātināja tikai 14% cilvēku ikdienā, kas ir ļoti maz, līdz ar ko mēs redzam, ka to tirgu ir dubultot. Attiecīgi vēl 120 miljonu tirgus. Zini, kāpēc viņi var dubultot? Tāpēc, ka vienkārši laikam ejot, ka tie cilvēki tiks izglītoti par to, kāpēc tas ir svarīgi. Vienkārši tas tirgus vienkārši dabiski pieaugs. Un skaidrs, ka cilvēkiem vidēji parādās bišķiņ vairāk naudas, viņi sāk domāt veselību, un vitamīni ir kaut kāds tomēr veselības pamats arī. Tā kā šobrīd mēs augam Latvijā, gribam izaugt līdz 12 miljoniem 3 gadu laikā apgrozījumam. Pastīsimies, kā mums izdosies, vai izdosies, varbūt ātrāk, varbūt lēnāk. Tas ir 3 gadu plāns. Nākošā gada plāns bija 3 miljoni. Tagad jau man šķiet, ņemot vērā, ka mums ir liela pārdošanas komanda, ka varbūt mēs varam arī 4 izpildīt.
Galvenais nemīst, kā Raimonds saka par Stolbakens. Galvenais nemīst, jā. Bet kā skaties, jo tev pārdošanas komanda daudz konversijas tiks uzlabotas, Edmunds piesaistīts, viss notiksies, griezīsies, veču, ka tur jau nav variantu. Es domāju, ka noteikti, ņemot vērā, ka pārdošanas komanda ir 9 cilvēki no janvāra. Šodien. Jā, tā ir otra lieta. Būs rēcīgi, ka mēs tev maijā pazvanīsim. Tā kā mēs sākam, tas domāju, 2 cilvēki, Moška 3, ne vairāk. Un tā kā sāk 3, tas katru mēnesi tikai vēl. Yeah. Un pagaidām ir tīri ok. Nē, pats galvenais, protams, ka sākumā pārdošanas komanda mīnus netais, vai ne? Ja ir kaut kā pa nulēm pirmos mēnešus, jau ļoti labi. Kādu mācījies, kā tu šo visu apguvi? Vienkārši, es saprotu, ka to fitnesu es jau ilgi, pirms tam teicu Danielam, ka 15 gadu kaut kur, ne? Pareizi. Yeah. Bet tagad, tādas pamats, mēs saprotam visu, plus mīnus, tur pa fitnesu, tur ko ēst, tur, kā mazāk ēst, vairāk kustēties, un tev viss būs ok. Bet tagad tu citreiz sāc runāt par tiem vitamīniem, tur sauc tādas vārdas, kuras es vispār nekad mūžā neesmu dzirdējis. Kā tu viņus visu, kā tu mācījies? Izstāstīšu varbūt to procesu. Es pats mācījos Stradiņos, gan veselības sporta fizioterapiju, pabeidz gan neesmu. Es mācījos arī par juristu, tur par būvnieku, visu kaut ko 4 augstākās man nepabeigts. Yeah. Emulators, mums ir rekordists. Mums ir rekordists. Bet man tā šķiet, ka ne no vienas augstskolas neesmu iemācījies ko par vitamīniem. Kā es mācos par vitamīniem? Sākumā man ir kaut kāda ideja, nezinu, teiksim, vajag uzlabot miegu, vai ne? Es iesu tur Google, kas uzlabo miegu. Pasaules kaut kāds uzturbagātinātājs, un ko es tālāk daru, es skatos zinātniskos pētījumus. Tāda baigi foršā lapa kā PubMed, tur visi zinātniskie pētījumi. Yeah. Teorētiski tur ies tiekšā kreatīnas un muskuļu, un atrast 1000 pētījumu. Otrs izpēt pētījums, kaut kādas pāris dienas, pāris nedēļas, un es spēku tos produktus testēju un skatos, ko viņi man dara. Yeah. Un tā es darīju gadus 15 plus mīnus, un 15 gadu laikā kaut ko jau iemācījos par to laiku. Yeah. Plus man ir bijuši ļoti daudz klientu, 1000 klientu. Attiecīgi, ja man šķiet, ka šis palīdz miegam, es klientam saku, šis palīdz miegam, viņš notestē un dod man kaut kādu atgriezenisko saiti atpakaļ. Yeah. Es zinu, kas būtu interesanti. Tikai tā, paņem vai nepaņem. Uztaisīt, jau smējās, uztaisīt zinātnisku pētniecisku darbu. Es studijā man bija. Mēs trenējāmies ar tērpiem, un mums bija tie mūsu suplementi. Mums bija vienkārši 20 vīrieši, 35 līdz 40 gadu vecumā, 20, kur trenējās bez suplementiem un mūsu tām formām, tipa tērpiem. Un tad bija cilvēki, kas trenējās ar. Un mums reāli viņus laboratorijā jau sākumā uzlika visiem svariem, visi tur asins pārbaudīja, viņi skrēja ar tām maskām, pārbaudīja, kā viņi tur ķermenis strādā, viss tas pārējais. Viņi sportoja ar mums kopā un vitamīns lietoja. Sportoju 2 reizes nedēļā, un vitamīns lietoju tur katru dienu. Un visiem bija pilnīgi vienādi. Un vienkārši, kas nelietoja, kas lietoja, un mums bija 6 līdz 8 nedēļas, man liekas, tas projekts. Un pēc tam mums bija ar laboratorijas apstiprinājumu, ka mūsu programma ar mūsu suplementiem iedod tur kaut kāds 4,3 reizes lielāku progresu un ātrāk nekā, ja tu to dari bez. Un tas, man liekas, tāds interesants tāds arī. Manuprāt, tur vajag baigi iedziļināšanās. Pirmkārt, vajag baigi daudz cilvēkus. Otrkārt, kā tu nokontrolēsi, ko tie cilvēki dara ārpus zāles? Viņus tur dzer, viņus tur nedzer, viņus tur pīpē. Tu nevari nokontrolēt. Mēs ar to nevarējām nokontrolēt, tāpēc jau beigās ir tas average. Moška, ja man te visi somi, kā somi, kā viņi visi kapā visu laiku, man liekas, ja viņi visi būtu tāda strikt diēta, man būtu reiz 10. Nevis reiz 4. Tas performance. Jo tas, ko tu saki, tieši tā tu nevari izkontrolēt. Bet tāpēc tur ir ņemti vīrieši, specifiski 35, 40. Viņiem ir viss ķermenis nostabilizēs, viss tas pārējais. Sievietes nedrīkst piedalīties, jo viņām tur viņu cikli un viss tas pārējais. Tur tā īstenībā diezgan var dabūt klausu. Jo, ja tu visi tie research, ko tu arī saki, nekas ir tie pētījumi, paļabam tur viss tikai veči un arī virs 30. Nav tā? Nē, ir specifiskie. Tur ir milzīgas grupas 10,000 cilvēku, 50,000 cilvēku. Okay. Tur ir baigi lielās. Tur jau, protams, ir dažādi cilvēki. Bet doma droši vien nav slikta. Nē, es teiktu tā, varbūt tās Latvijas tirgu ir tik krūti būt pārbaudīt uz latviešiem 20 ar vitamīniem un kā dzīve viņiem izmainās un vienkārši viņu asins tur, kad tu paņem asins analīzes, pēc tam paskaties, kā viņiem dzīves ir uzlabojušies ķermenis, vispārējais, man liekas, tas ir krūti, jo tad tu pārdod balstoties uz datiem. Skatīties, ka mums ir average tāds. Jā, tu pārdod balstoties uz datiem, bet no otras puses tu jau pārdod balstoties uz atsauksmēm. Cilvēks pieņem lēmumu, jā, uz atsauksmēm. Tas gan jā. Jo tas pats grūtākais, protams, ir mainīt cilvēku domāšanu, lai viņš sāk. Jo, ja jūties sūdīgi, un tu nezini, kā justies labāk, tu liekas, ka jūties normāli. Un ir baigi grūti cilvēkam pateikt, nomēģini vienu, možda tev kaut ko palīdzēs. Jā. Tas ir baigi grūti, bet cilvēks pamēģina, protams, ir skaidrs palīdz, viņš pār tur vēl un vēl, vai ne?
Bet tu tikko tāds golden line pateici. Tas starts ir baigi grūti. Jā, tāpēc, ka tev jau nav ko salīdzināt. Tas vienkārši, tas ir standartā kā viss. Tev vajadzētu izdarīt to, vai tev vajadzētu ēst veselīgāk. Es jau ēdu veselīgi. Un tev liekas, ka tu jūties labi. Tad, kad tu beigās, kad tu sāc justies labāk, tu saproti, īstenībā tad es sūdīgi jūtos. Jo pirms kaut kādiem gadiem, varbūt tur 7 tur nebija beigās vitamīnu lietotājs, zināja magnīzes, tur šitas tas. Ja man kādreiz kāds būtu teicis, ka ir tāda efekta, kā es tagad jūtu, es nebūtu ticējis. Teicu, ka tu man muldi. Tā nevar būt no vitamīniem. Yeah. Bet izrādās, ka var. Tu zini, kādus lietot, kā lietot. Baigi interesanti, jo es, piemēram, vispār esmu pret vitamīniem, pret zālēm, pret jebkādu veidu kaut kādām lietām. Man liekas, ka mans ķermenis viss saražo, ko man vajag. Tā ir, manuprāt, lielākā daļa cilvēku Latvijā. Viss saka, vajag dabīgi. Un tad cilvēkam uzpars, kādu dabīgu D vitamīnu uzņems. Yeah. Es tur saulē iziešu. Ziemā arī izies saulē. Tu ne pa D vitamīnu lieto? Es vispār neko nelietoju. Es gan. Nē, es lietoju tad, kad agrāk, kad es ritīgi intensīvi sportoju, man bija vienkārši tāds plaukts ar suplementiem. Yeah. Man bija pilnīgi visi iespējamie suplementi. Plus vēl man bija sponsorship, kur man sūtīja visu laiku kastēm tos suplementus. Un man likās, ka es esmu tik daudz visus tur lietoju, ka man likās, ka mans ķermenis pats ir pārstājis. Nē, man tieši otrādi, man likās, ka mans ķermenis vienkārši, ja es turpināšu, mans ķermenis pilnīgi pats pārstās ražot visas tās vielas, ko viņš jau dabiski tā jau saražo mūsu ķermenis. Jo man tiešām bija pārspīlēts skapīts. Divos līmeņos vēl pie tām. Man bija divos līmeņos. Es, manuprāt, lietoju gandrīz visu, ko mēs ražojam, es lietoju. Yeah. Bet tev nav, kā mūsu ķermenis jau arī pats par sevi saražo visu kaut ko, vai ne? Nav tā bailes, ka viņš pats pārstās ražot tās vielas? Tā nenotiek. Tā nenotiek? Es vienkārši, Tas atkarīgs arī no tieši konkrēta vitamīna. Protams, atkarīgs, jā, vienīgais, ko ķermenis neražos, ir lietosim melatonīns, ko baigi daudz izmanto priekš miega. Yeah. Pie tā gan rodās pieredums ķermenis beidz ražot, un tu beidz lietot, baigi grūti aizmigt. Pie tā gan, bet pie vitamīniem nē. Vitamīns tu šarēdienu uzņem vitamīnus. Palielam, kas ir magnīta tabletēts pats, kas tur 400 gramos riekstu, vai ne? Magnīta. Kā es varu, tagad, piemēram, average latviets, es taču varu aiziet kaut kādu testu, uztaisīt kaut ko, un kur es redzu, kas man pietrūkst ķermenī. Teorētiski tur nodot analīzes asins, bet asins analīzēs, piemērs magnīs. Asins analīzēs reiz tikai 2% magnīja, jo asins tikai 2% no visu magnīja rezervēm. Līdz ar ko ir baigi daudz lietas, ko tu neredzi, vienkārši analīzēs. Kā lai es pasaku, kas man pietrūkst ķermenī? Nē, uz kādu pamatu vienkārši. Es droši vien skatītos simptomus, ja tev viss dzīvē perfekts. Nevajag tev tur bagātināt, viss perfekti. Tāpēc var aiziet gulēt, neko nevajag. Jā, bet no otras puses, kā varbūt vienkārši nezinu, kā tu vari justies. Kur ir tas brīdis. Jo kas nāk pie mums? Pie mums nāk cilvēki, kas saka, es jūtos sūdīgi, es gribu justies labāk. Un tad, kad viņi saka, ka jūtas sūdīgi, kas ir tās standarta lietas? No tiem 12,000 cilvēkiem, kas jums ir bijuši 12+, kas ir tie lielākie, kas visbiežāk atkārtojās? Liekais svars. Un daļai tā viņi jūtas sūdīgi? Jā, tur bija liekais svars 20 kg. 20 varbūt nē. Man ir bijis. Baigi. Ceries man uz 120. Man tāds, jā. Jo taču uzreiz es bez enerģijas. Jā. Tev visdrīzāk arī švaks miegs, tev ir augsts pulss, augsts spiediens, tu galva nestrādā. Yeah. Nevar pēlpot. Pirmā lieta, ir liekais svars, tad ir miega problēmas. Vienkārši slikti pašsajūta. 3 lietas, principā. Es nevarēju pēlpot, man bija 120 kg, kad es gāju vienkārši uz toli. Iekšā ciet, es tāds vienā dienā, nē, šitā nevar turpināt. Man bija smaga trauma, un es tik nopaļojos. Izstāst, Laura, tad, principā, jums ir lielākā problēma ir liekais svars, un tie arī tie cilvēki, kas nāk, un viņi meklē kaut kādu palīdzību. Kādā veidā jūs viņiem tagad šobrīd palīdzat? Kas ir tas, ko jūs, tas go-to plāns? Kāds ir plāns? Pirmā lieta, protams, kaut kādi suplementi, kaut kādi uzturbagātinātāji, kas palīdz startam. Yeah. Tāpēc, kad, protams, tev nav obligāti jālieto vitamīnu, lai svaru zaudētu. Bet tas ir super foršs lietas startām, kāpēc. Ir mēs, tu esi tāds standarts cilvēks, lieko svaru, tev ir insulīna rezistence, ir augsts cukurs, tev visu laiku pirmkārt gribās ēst, otrkārt tev nav enerģija. Ko tur dabūt ar uzturbagātinātājiem, tu vari noslāpēt apetīti un tur dabūt enerģiju. Līdz ar ko tur dabūt uzreiz jūtamu efektu. Un skaidrs, ja tu mazāk ēdi, vairāk sporto, to svars sāk iet no ostēniem. Un no tajā brīdī tev sāk iet no svars, ir motivācija darīt kaut ko vairāk. Un tev, protams, mēs ieskam arī treniņus, uzturu iesakam. Par treniņiem man ir aplikācija, saucās fitness aplikācija. Tur vienkārši attiecīgi cilvēki ir nokačāti, tur ir treniņu plāni mājām, sporta zālē, 15 uzturu plānu, mierīgi ar mauktu. Yeah.
Man patīk tas super vienkārši. Man patīk, ka viss ir. Neko nevajag sarežģīt. Kā mēs sauksim? Tā ir fitness aplikācija. Kā mēs viņu nosauksim? Fitness aplikācija. Jā, mēs varētu uztaisīt fitness kanālu. Kā mēs viņu nosauksim? Labākais fitness kanāls. Nē, labākais fitness kanāls. Pareizi. Pagāj, viņš tā saucas labākais vai fitness kanāls? Fitness kanāls. Nu, man ir tiktu kā labākais fitness kanāls. Jā. Un pēc tam, kad cilvēki, protams, sāk sportot kaut ko darīt, mēs viņus atbalstam. Sazinamies regulāri. Viņiem ir kādi jautājumi, viņi var rakstīt, mēs vienmēr atbildam viņiem. Un risinām kaut kādas problēmas, kas ir pēc tam. Jo skaidrs, viens ir kaut kāds vitamīns nopirkt, otrs ir vienmēr būs kaut kādas problēmas. Nezinu, tu sāc sportot, nezinu, tu cēlis spēks, sāk sāpēt, jo tur esens attiecīgi būs kaut vitamīnu celiem vajadzīgi vai, nezinu, kaut kāda lieta apstājās progresu vai ne, ko tagad darīt, ko pamainīt. Tā kā mēs esam tā vieta, kur cilvēkam piemeklē gan vitamīnus, gan ko viņam darīt, kā sportot, un pēc tam atbalstam, lai viņš sasniedz savu mērķi. Tagad es atceros, tev bija, tu sākumā bija arī palaidis tās komunas. Tev bija skola, vai ne tā komuna? Man bija īstenībā pirms skola, man bija tāds Discords pirms kaut kā 2 gadi. Kaut kā neaizgāja. Bet arī neprat reklamēt neko, tāpēc neaizgāja. Pēc tam man bija tie fitnesa projekti, bija Telegram grupā, kas gan baigi forši aizgāja. Man bija veseli, laikam, 3 vai 4 pat viņi. Cilvēkiem baigi patika, bija ļoti vienkārši komunicēt. Un tas bija izdomājis to skolu, jā. Es palaidu to skolu, man tur pieteicās ko 20 cilvēki. Un tā visa doma bija, ka es tajā skolā taisīju laivus un atbildēju jautājumiem cilvēkiem. Bet es jau to pašu darīju TikTokā. Un tad man Edmunds laikam pateica, viņš saka, es šādi nepievienotos. Tu TikTokā dari to pašu, TikTokā atbildēji jautājumiem, tu dari to pašu, kā maksāt. Okay. Un tas to skolu nokancelēja. Tad man jautājums tev. Tev neliekas, ka tas skolu bija vienkārši wrong timing, nepareizs timings, jo tagad, kad tev ir tas, Nē, skolas bija nesen diezgan. Es zinu, bet vienkārši pēc tā, ko tu stāstīji, izklausās, ka tagad šobrīd, kā tu vienkārši dabūni tos cilvēkus kopā, tu viņus uzstum, tu viņiem iedod to pamat bāzi, vai ne? Un tad, kā tu teici, tagad, ka viņi kustās ātrāk uz priekšu, viņiem sāk rasties jautājumi, par to, ko, kad apstājas progress un tā tālāk. Varbūt tas, ka šis vienkārši ir pēc tam, nevis pirms. Jā, tagad tev ir sales teams arī, kurš var savest mums kopā, ne? Šobrīd katram cilvēkam ir individuāls konsultants. No tavas komandas? Jā. Jo kas man nepatīk tādās grupās, vienmēr būs kāds, kam viss ir slikti vai ne, un čīkstēs. Un tas baigi demotivē pārējos. Bet tomēr, ka tur ir viens pret vienu, un pirmkārt cilvēki klusē ļoti bieži neko neprasa. Viņiem jautājums, viņi domā, ko citi padomās, es tur esmu, es neko neprasīšu. Ne? Tā kā, manuprāt, ir daudz labāk, ka tā individuāla pieeja. Mums šobrīd ir tā individuāla pieeja. Kā tu varēsi vienkārši, tad tev visu laiku par to jādomā, jo tu arī domā ne tikai par pārdošanu, bet arī pēc tam, lai tas cilvēks, viņš var atgriezties pie tā paša pārdevēja konsultanta. Cipa deliveries. Jā. Deliveries ne tādā ziņā, ka tev vitamīni, bet arī deliveries, kad jautājums, supports. Un tas, ko, manuprāt, var apkalpot viens pārdevējs līdz 1000 klientiem. Ja būsim reāli cilvēkam jautājumi ir sākumā daudz, un pēc tam jautājums varbūt mēnesī pa 2. Tā kā viens pārdevējs plus mīnus ir apkalpot 1000 klientus, un 1000 klientiem ir jāienes mēnesī aptuveni 100,000 apgrozījums. Jā. 9 pārdevēji. 900,000 mēnesī, 10 miljoni. Es tā ļoti klusām piezīmēju. Tā varbūt ir viena lieta, ko es arī nesen domāju, ka varbūt pārdošanas komanda neaugs vairs kādu gadu. Paši kam vienkārši jāstrādā labāk, efektīvāk. Un kas ir tagad tas izaicinājums, kas jums jāuzlabo? Šobrīd tā ir pārdošanas komanda, ko Edmunds mums arī sāk apmācīt. Ar vakardienu sāk apmācīt. Vairāk tās sarunas ir jāizprot tiešām cilvēka problēma. Bet pats galvenais ir jāmaina cilvēku domāšanas veids. Zin kā, ja cilvēks telefons sarunā saka, es esmu jau 10 gadus, man 30 kg liekas svars, es jau tāds visu dzīvi, tad kāpēc jums sāk tagad? Viņš ir dzīve recens, pieredze jau, ne? Un tas varbūt ir grūtākais, kur tiešām vajadzīgs kaut kāds prasmes izrunāt ar cilvēku, kas būs viņš ko nedarīs. Un arī kas būs viņš kaut ko darīs, vai ne? Un tad viņš vienkārši redz to starpību, vienu vietu, otru vietu. Tā kā šobrīd mēs strādājam pie pārdošanas. Pieteikumu mums ļoti daudz cilvēku piesakās, tur rindā, tur 1000 stāv, vai ne? Tu pats tagad trenē savus pārdevējus? Edmunds tev palīdzēs, bet kopumā tu tikai pats viņus apmācīji pareizi? Jā, es apmācīju. Un kā tad sanāk, kā tu to, ko tu tikko izstāstīji, kā tu viņiem nodod, kā tu iemāc to? Palēnām kaut kā iemāc. Principā, es diezgan intensīvi viņiem strādāju sākumā, un, protams, ka cilvēks kaut ko iemācās arī mazāk. Bet cilvēkam jāstrādā pašam. Tas, kad es viņu tur mācu, viņš pats neko nedara, jo nekas tur nebūs. Viņiem ir brīva vieta improvizācijai? Jā.
Nav tā, kad off the script bišķiņ, kad kaut kā... Mums pat nav īsti skripts, mums ir punkti, kam tam jāaiziet cauri. Tas arī, tātad arī nav skripts, arī jums ir vienkārši punkti. Nē, jo man pašam skripts, man nepatīk. Es atceros, es strādāju iepriekšējā vietā, tikko sāku. Man bija skripts 4 lapas, A4 pierakstīts, uz sienas salīmēts priekšā. Un es reāli zvanīju un lasīju no lapas, un man viena klienta, viena liela uzņēmuma vadītāja, viņa saka, bez no lapas lasīt. Es visu dzirdu. Es domāju, nē, šito vairs nevar no lapas lasīt. To beigt dzirdu. Tā kā jā. Un tieši tāpēc nav skripts, lai nevarētu nolasīt. Teiksim, ir punkts saprast klientu galveno problēmu. Tā nevar nolasīt. Tas tāds jautājums uzdot. Jā, ļoti. Un atkal tik vienkārši un saprotam. Un tas makes sense more nekā skripts, jo atkal tev jau vajag izriet no tās iepriekšējās droši vien atbildes arī. Un tad nākšais jautājums atkal mainās. Priekš. Jā. Cik gara sarunas jums aptuveni ir pirmās sarunas? Vidēji 15 minūtes. 15 minūtes. Tas ir daudz. Tas diezgan daudz varat paspēt izrunāt tajā laikā. Ir jāizrunā viss palielam cilvēku. Kā ja tu piemeklē cilvēkam, palielam tu uzstājies, bez mazliet tur visu, ko viņš darīs. Visu viņam, nesauksim to par plānu, bet kaut ko tur uztais. Vitamīnu komplektu, ko viņš tur sportos. Tev jāaiziet visam cauri. Jāsaprot, ko viņš dara šobrīd, kāpēc viņš to rezultātu nevar sasniegt, ko viņš darīs iepriekš. Cik ir aktīvi klienti tagad sanākuši? Tu saki 12,000 tur pieteikumu, cik ir tagad pašlaik jau nopirkuši kaut ko no tevīm? Es neesmu kādu laiciņu skatījies. Pār 4,000 bija. 4,000, jā? Kādā laika posmā mēs runājam? Tu teici, mēs no aprīļa palaidām veikalu. Aprīļa, jā. Aprīļs 4,000, tas ir jau vairāk 100 mēnesī, tas ir crazy. Un tev pārdošanas komanda sākumā bija cik liela, tu tam minēji? Sākumā bija 0. 0, tu vienītī mauci, bet aprīlī taču nebija tu viens pats. Draudzēm palīdzēja, bet principā, Un tad no tā aprīļa sanāk 9 pārdevēji, tas ir katru mēnesi pārdevējiem. Nē, pārdevēji tikai no augusta. Augustā sākās pārdevēji. Cik tas ir 3 pārdevēji mēnesī? Jā, 3 pārdevēji mēnesī. Tas ir diezgan ātri. Heavy, bet nav tā, ka bišķiņ, tad, kad tu paņem viņus atkal tik daudz, atkal tu pats iestaknē uz kaut kādām savām izaugsmas lietām vai uz kaut ko, jo tev tagad ir jāpievēršas atkal baigi viņiem, un tad tu atkal nevar kaut ko citu darīt. Bet tā ir šobrīd galvenā lieta uzņēmumā. Jo, kā es tiku līdz viens pats līdz kādiem 80,000 apgrozījumiem mēnesī, es sapratu, ka viss tur vairāk nebūs. Kā ja tu visu dari viens, tev klientam jāatbild, tur vienkārši nebūs, un tad nākamais solis ir kāds cilvēks, kas var izdarīt to pašu. Tev nāc viegli uzticēties jauniem cilvēkiem? Daudziem parasti ir bailes, es negribu ņemt, jo es tur baidos. Neviens tik labi nenokonsultēs, kā tu, neviens tā nemācēs, kā es. Kā tev tāds bija? Nē, es vienkārši pieņēmu domu, ka sākumā viss tika sačakarēts. Kā atnāk jauns cilvēks, viņš visu sačakarē. Bet galvenais jau, ka cilvēks mācās ātri. Jo kopā mums bija uzsākuši 11 cilvēki, un ar 2 beidz sadarbību. Viņi bija nostrādājuši 3 nedēļas katrs. Te uzreiz var redzēt, būs vai nebūs. Vai ne? Cilvēks mācās no kļūdām, kaut ko uzlabo, neuzlabo. Cik viņiem ir vidējais vecums? Vidējais, ka 25. 25 jauni džeki reāli mauc. Kā kuram, bet visi jauni džeki, mums nepīpē pat, visi mauc zāli kačājās, tur nedzer brīvdienās. Mums tur kāds paliņem, bet nevar salīdzināt varbūt ar mani, kā es pārdošanos strādāju, kas dzersies kāds brīvdienas. Bet tev tas viss, arī tev pārdevēji, komanda, kas tev ir, viņi tev arī droši vien kaut kur gan jau ir dzirdējuši TikTokā, vai ne? Un tādā veidā viņi tev atrod, vai kā tu atrod to tīmu? Protams, jā, jo šobrīd arī, ka es izlieku video TikTokā, kas meklē komandas papildinājumu. Man ir pirmkārt, es nekādas darbas sludinājumus nelieku. Es ielieku vienkārši video, ierakstu video, ja gribu strādāt pārdošanā. Sūtu šurp. Katreiz atsūtu 20-30 cilvēki. Principā es dabūnu pārdevējus tur vienā dienā. Tagad arī pēdējo reizi, kad es meklēju, vienu žaku ieteicu, viens esošais jau no kolēģiem, un viens bija vienkārši iemet video, pēc dienas pieteicās. Labs. Jautājums. Jums ir arī kaut kāds tas saucamais subscription modelis? Nē, nav. Un tu neesi par to domājis, jo Amerikā ārzemēs baigi populārs. Izstāstīšu, kāpēc nav. Ar subscription, manuprāt, pirmais grosis ļoti mazs. Tu paņem kaut kādu, teiksim, 2 produktus un izstāst subscriptions. Kā mums ir pirmais grosis liels, un tad ir daudz mazāk pirkumi. Un skaidrs, ka klientam arī mērķis mainās. Piemēram, 3 mēnešus zaudēt svaru, tad audzēt muskuļu masu, un tu īsti nevar uztaisīt subscription, tev visu laiku kaut kas mainās. Tas pamats kaut kāds, ir tāda vitamīna, ko es laiku varēju to nepareizi. Protams, ir tur D vitamīns, magnīns, tur kreatīns. Ziveļas kaut kāds vēl droši vien klāt var pielikt. Ziveļa, jā. Tāds basic vitamīns, kurš man liekas, ko tu teici, kurš man vajadzētu, kurš es nevajadzētu. Tos var subscriptionā ņemt. Jo cilvēkiem ir tomēr kaut kāds budžets, vai ne? Un varbūt, šobrīd viņam budžetā ir, 100 eiro, viņš grib zaudēt svaru, viņš var atļauties, viņam varbūt 200, atkal 100. Manuprāt, subscriptions ir
protams, ļoti forša lieta, bet manuprāt, ka Latvijā cilvēkiem vidēji varbūt nav tik daudz naudas, lai viņi taisītu milzīgas subscriptions. Yeah. Okay. Mēs varam paiet tagad atpakaļ bišķiņ pie video filmēšanas par TikTok. Ja es pareizi saprotu, tu taisi vairākus saturs dienā, un tu viņus taisi staigājoties. Tā kā atbildot. Vienu brīdi taisīja 50 dienā. Tas bija atbildes uz jautājumiem vai unique? Jā, atbildes jautājumiem. Jo, cik es no Gustavs sapratu, kad sanāk tā, ka tu no rītiem staigāties, un tad, kamēr tu staigājies, tu kā atbildes šobrīd bija viņa savādāk. Šobrīd man jau filmētājs, kas man filmē, bet līdz novembrim, es no rīta eju taisa kardio 40 minūtes, un tas tur safilmē kaut 10-12 video. Tik vienkārši atkal cilvēks slēgt. Super sarežģīti. Taisa kardio, safilmē video. Jā, tu vēl tipa treniņas uztaisīs, kalorijas vēl nodzins, un vēl palīdzēs cilvēkiem, un vēl pārdevus. 2 vienā, jā. Man liekas, ka es tur kāds 4 vienā saskaitīju. Man liekas, ka viņš vairāk tu tā pieticīgi saka. Nu, labi, bet pirms tam palielam ir bijis kaut kāds atvainojos šitā ten kaut kāds mērķis, kaut kāds specifisks satura kalendārs, kaut kas, kā tu to darīsi, nekā vienkārši iegāja iekšā, sāk blīst iekšā pa savu. Jā, tas, ar ko es sāku, es domāju, viena platforma, Nafik man 10 vai ne, blīzīs un TikTokā, un cik video var tu uztaisīt, tik uztaisīju. Jo pats sākums, kad es sāku, man bija baigi grūti. Man bija jāuztais vismaz ar sevi sarunāju 4 video dienā. Tas viņš tur knapi varēja izspiest. Un tas bija augusts, laikam 2 gadu atpakaļ. Un tad pienāca septembris, un es domāju, ka septembrī būs mērķis uztaisīt 300 mēnesī. Un tad beigās septembrī uztaisīja 500, nevis 300, vidēji 17 dienā. Un tad es sapratu, ka nē, zin kā, pēc tam vienkārši negribējās, vēl kādu iemeslu bija, ka es varu izdarīt vairāk. Yeah. Kādā veidā, kā pa vienu mēnesi tāds progress? Kas sāk darīt? Kāpēc pirms tam tev nebija tāds? Kā tu izdomāji, ka vienkārši tagad jāsāk darīt? Tu pirms tam gribēji, bet tu nevarēji, bet pēc tam tu izdomāji, ka jāsāk darīt. Man bija kaut kāds mērķis, kāpēc man to naudu vajag. Es gan šobrīd neatceros, bet kā man patīk darīt dzīvē, vienu brīdi dzīvot pār saviem līdzekļiem, un tad tu vienkārši noķer to, vai ne? Yeah. Līdz ar ko tas vienmēr bijis mans veids, man tas vienmēr strādājis. Kad tu uzliec urtīgi spiedienu. Paņem dzīvokli, ko nevar atļauties, pēc mēneša var atļauties. Yeah. Paņem mašīnu, ko nevar atļauties, pēc mēneša var atļauties. Un tā ar visu, un tad es īsti neatceros, kas bija tajā brīdī. Bet kaut kas līdzīgs. Yeah. Kaut kas līdzīgs, un tā vienkārši tur jāizdara no varianti. Atceries, Gustav, pirmajā pasākumā es teicu, tev pietrūks motivācija dzīvē, paņem 100 štuks kredītu. Jā, tas ir diezgan labs variants, bet tur arī droši vien jāzina sevi. Tas tur tikai smējos par to, tas spiediens. Ja tu esi cilvēks, kas netur spiedienu, tad tā nevar, protams. Yeah. Bet arī, lai cilvēki, jūs draugi mīļie, lai jūs saprastu, Lauris saražo 500 saturs mēnesī. Septembrī. Septembrī bija 500, bet man bija, nezinu, pēc pāris mēnešiem tur vairāk bija, tur 700, 800. Crazy. Šobrīd mēs esam bišķi nogriezuši no šobrīd mums ir tik kā 10 video dienā. 300 mēnesī. 10 dienā tas vēl joprojām ir atbildes, ja? Vai arī kaut kāda visāda? Daļa. Un daļa mums ir podkasti graizīt visādi. Mēs arī vairāk garo saturu sākam filmēt. Kā tev izdodas nesarežģīt lietas? Jo es atceros, kā viena lieta, tagad tu sāki filmēt, vienkārši sāki staigājoties, atbildēt, runāt. Tad vienā brīdī, es atceros, kaut kur redzēju kaut kādā podkāstā vai kaut kur, ka tu mēģināji likt kaut kādus tur titrus, un tu domāji, ka jāpaceļ kaut kā krutāk tie video ir, ne? Un tad tu atgriezies atpakaļ pie tā vienkāršā varianta, pareizi? Man bija viens džeks paņemts, kas vienkārši, uzprasīja, sagraizīja, uzlikodus titrus. Un es patestēju, sapratu, ka atšķirība gan nekāda, ar ko priekš kam, vai ne? Tagad arī džeks, ko es paņēmu, kas mūsu filmē, galvenā tā mana doma nebija krutāks saturs. Galvenā doma bija, ka es vairs tam nevalku laiku. Man atnāk safilmē, visu saliek iekšā. Tas tāpēc, ka tu tici tam quantity over quality? Jo izklausās, ka you don't care tajā mirklī, bet kaut kāda... Varbūt īsti ne tā, bet... Kas tajā video, ko mēs taisam? Cilvēks nāk ar problēmu, uzdod jautājumu. Man sāp ceļi, ko man darīt. Un, protams, jo tu vairāk video uztaisīs, vairāk cilvēkiem palīdzēs. Un, ja cilvēks saka, man sāp celis, un tu viņam atbildi, kāda starpība tītra animācijas, pastāst man informāciju, ko man darīt. Viņš jau atnāc pēc konkrētas atbildes. Viņš konkrēti atbild. Tā kā tas ir vispār ieteikums visiem, kas taisa saturu, taisīt tiktu atbildēt jautājumiem. Superīga lieta. Jā. Un labi, un vienā brīdī tu sāki arī savu YouTube kanālu, ne? Un arī podcastu. Jā, to es sāku pirms kaut kādu laiciņu sāku, ja nemaldos kaut kādus podkastus tur filmēt. Vasarā, kāda atšķirības ar tām platformām? Tagad, kad tu esi abas divas, tiktu kā tev ritīgi labi sanācis, tagad tu esi arī YouTube, vai ne? Kas ir lielākās atšķirības, ko tu redzi? Viņš savādāk strādā vai pofīgi vienkārši?
YouTube vajag gatavoties. Jā. Tu nevari vienkārši randomā 3 minūšu video uzfilmēt. TikTokam nevajag gatavoties. Klienti, kas ir no YouTube, konversija ir nenormāla. Tur TikTokā man mēnesī 10 miljonu skatījumu kopā ar reklāmām. YouTube, nezinu, tur 20,000 varbūt. Jā. Klienti, es pieņemu, ka no YouTube ir varbūt 2 reizes tikai mazāk. Tur 1000 reizes mazāk. Mazāk auditorija. YouTube redz daudz mazāk cilvēku, bet daudz lielāku konversiju. Jā. Tāpēc, ka ilgāks skatīšanās laiks? Jā. Un tāpēc, ka YouTube jau kā tu redz video, tu lielām viņi atrod, tikai tu viņu meklē. Jā. Tikt kā tomēr ārā viss pēc kārtas. Tev, tagad tu saki, tev konvertē, piemēram, YouTube labāk 10 video YouTube? Moški jāblēž. Tas tā, Varbūt. Mēs YouTube liekam shortus arī diezgan daudz tagad. Shorts arī, jā. Jā, garie video sagrēzīt. Un kaut kāds 2 garos, laikam. Man liekas, ka daudz jau arī aiziet uz to YouTube, tāpēc, ka, kad viņi redz, TikTokā viņiem patīk tas īsais, kaut kas, ko viņi tur redz, un kaut kāds īsāks video, un tad viņi meklē kaut kādu vairāk info, un tad arī YouTubā viņi droši vien iet, un tad viņi atrod garo saturu, piemēram, podkāstu vai kaut tādu, un tad viņi to klausās. Kuri jau parasti cilvēks uzņem garo saturu, viņi skatās garo un teiks īso, viņi skatās īso. Manuprāt, ir diezgan maz, kas no īsā baigi lēkā tur uz garo. Mēs tam vienkārši iedavām coaching lessonu content creatoriem visādiem. Kā ir ar konkurentiem? Ir Latvijā? Jā. Viņš saka, medības. Kaut kas ir, pastāst. Man patīk teikt, ka man nav konkurentu. Bet kāpēc man nav konkurentu? Tāpēc, ka es esmu izveidojis to modeli tādu, ka neviens ko tādu nedara. Tā, manuprāt, ir super svarīga lieta, ka tu veido kaut kādu jaunu biznesu un izveido savādāk. Jo es nezinu nevienu vietu, kur tirgu uztur bagātinātājs un to konsultē. Aptieks vienīgi. Apteiks ir apgūts vairākus uzturbagātinātājiem. Bet skaidrs, ka apteikā tu ieeji, tev nokonsultē, un tu nevar nākt pēc nedēļas prasīt, kā man šo varēs lietot. Yeah. Bet tādas starta konsultācijas apteiks principā sniedz. Tā kā jau runājam par konkurentiem, tad dažu apteiks. Jā, iedomājies, cik reizi, ja tu saki, ka tev konkurence ir tikai aptiek. Un tāpatās tu droši vien ieiet tajā aptiekā, un tad, kad tu viņai prasi, tad viņa tāda. Jā, Laura, ten ir. bet šitais arī atkal ir ritīgi labs piemērs tam, kad cilvēks pērk no cilvēka. Jo, tā kā tu saki, neviens nekonsultē, vai ne? Bet, pa lielam jau vislielākā uzticība tev sākumā ir ar to, ka tu esi ritīgi daudz stāstījis un runājis TikTokā, un cilvēki tev sāk uzticēties, un tad līdz ar to viņi vienkārši sāk pirkt no tevis arī produktu. Ja es būtu uztaisījis produktus, man TikTokā būtu 0 video, tas būtu ļoti grūti. Jā. Un tad es neesmu redzējis, ka citi, kas runā par uzturbagātinātājiem, tas nozīmē, ka ar to jau tu esi soli priekšā, un ne ar to, ka tu vienkārši... Ir kas runā, ir kaut kādi cilvēki pāris internetu veikalā, kas kaut ko runā. Yeah. Bet vienkārši nav tā kvantitāte, jo, saprot, tam cilvēkiem jau nepārtraukti ir jautājumi. Vienkārši visu laiku kaut kas interesē, un jo tu tā kā kā lai es pasaku, tā kā paliec vairāk relevants, un viņiem aizvien vairāk. Un cik arī tieši tāpat arī es un vispārējie, kur sākumā vienkārši tā, kas tas pat čubak man tagad mācīs dzīvot un tā. Viņiem visiem visu laiku būs jautājumi. Un viņi vienkārši vēl nav saņēmušies, bet viņiem jātiek tajā steitā, kad viņš kļūs no heitera uz fanu un no fana par superfanu uzdodot jautājumus. Un arī tāpēc tas saturs, ko es veidoju, viņš ir baigi dažāds. Ir skaidrs, jo stāstīs kreatīvi efektus, tu nekad neaizies līdz cilvēkam, kam ir pilnīgi vienalga par savu veselību. Bet, ja pateiks viņam, ka viņš ir loks, viņš bišķi apvainosies, viņš pasīsies vēl video, varbūt viņam aizies. Tāpēc tas saturs ir kaut kādas, varbūt 10% video, jā, tu tur esi loks, tu dzer, un 90% ir tāds informatīvs. Rītīgi izglīto, jā. Par kur no uzturbagātinātājiem visvairāk cilvēki interesējās? Pats pirktākais pēc apgrozījums ir magnīs. Jā, bet arī cilvēki visvairāk arī uzdod jautājumus par magniju? Tas vienkārši par ko cilvēks uzdod vairāk jautājumus? Cilvēki neuzdod īsti jautājumus par produktu, viņi uzdod jautājumus par savu problēmu. Es nevaru aizmirst, ko man darīt. Tur kāda jēga no magnija, tas tā. Cilvēki vairāk fokusējas uz problēmām un uz rezultātu, kad risinājumu. Stilīgi. Par tiem konkurentiem vēl, es vienkārši gribēju. Cik viegli ir tev inovēt? Iedomājies, ja tev nav no kā ņemt piemēru, vai ja tev nav kam skriet pakaļ, tev visu laiku pašam jāštako ir. Un tu teici, ka neviens to nedara. Kā tev radās tā ideja, ka tu varētu tā sākt darīt? Nē, daļai varbūt dara, bet ne tādā formātā. Kā es paņēmu to konsultantu sistēmu, kāpēc pārdošanas komandas izveidoju, ir Latvijā vairāk tādas uzturbagātinātāju piramīdas, un viņiem ir šī sistēma, ka ir savs konsultants. Es gan nezinu, kā viņi iekšā strādā, bet viņiem ir tā sistēma, ka tev savs konsultants. Un tad es papētīju finanšu datus vienai no šīm kompānijām. Viņi apgros 12 miljonus, pelnā 2, un produkts viņiem ir, es teiktu, tāds vidējais ar ļoti augstu cenu. Man bija skaidrs, ja es uzražotu labāku produktu, pat vēl tam lētāk, tad kāpēc es nevarētu apgrozīt 12? Ne? Yeah.
Ļoti vienkārši un elementāri. Jā, kāpēc man nepienākās? Jā. Ja kāds cits ir izdarījis, tas arī izdarīt. Īstenībā, baigi viegli rēķināt, jo tu saki, aptuvenais tas ir 120 miljoni. Tas tirgus tā bija pareizi, ja tu teici. Jā, plus mīnus. Un, ja tu gribi tur 10%, tev, tur aptuveni skaidrs, cik tu gribi arī no tā tirga, cik būs apgrozījums. Ne, 10%, 12 miljoni. Jā. Sanāk tā, ka pašlaik līdz pirms tu ienāc tirgu, kas bija tādi populārākie, es saprotu aptieks, bet bija kaut kāda veikala. Es atceros arī tajā bērnu pasaulē, tur stūrīt bija kaut kāds veikali, jā, ir vairāk viņi nav veikali. daudz. Viņi nav daudz, ir kaut kādi 4-5 veikali, un visi viņi apgroz aptuveni 1 miljonu gadā. Kas it kā nav maz, kaut kādu 1 miljonu gadu apgroz 200,000 pelna. Tā kā tiem, kam tie veikali ir, bet tagad jau arī visādi ir Rīmī, Maksims, Lidl, visos kaut kāds tur var nopirkt pamat proteīns, pamat kaut kāds tur. Jā, bet zini kā, ja tu nezini, ko par vitamīniem, tu neko nepirksi. Tu ej garām vienkārši tiem plauktiem. Pēc garām. Jo tomēr tie veikali, kas ir Rīgā, pāris viņi ir kaut 4-5, tur var to tomēr pakonsultēt. Tu iet, tu piemeklē kaut ko, vai ne? Stokmanīte padās arī ir tāds, ka vesels tur tāds plaukts, tur viss kaut kāds. Piemeklē tev. Bet nav kam pajautāt. Tu tāds ir pasēdi, tāds, ko atnāk, maina, tirosīns. Nav Skip. Tā, ja tev ir kam pajautāt, tu vismaz apsver, vai pirkt vai nē, vai kam viņš vispār tev beigās palīdz. Jo tad jau viss kaut kas ir D vitamīns, un tas ir vienkārši saprotams. To es saprotu. Kad reku šies ten, piemēram. Ar tirozīns. Tirozīns atnes jums iešautas enerģiju no rīta. Labā galva strādā. Jā? Tirozīns, un tas ir D vitamīns ar K2, K1 eļļas kapsulās. Ko nozīmē K2, K1? K1, K2 vitamīni. Ja tu lieto parastu D vitamīnu lielā devā, tad tev aizskaļķojas asinsvadi ar laiku. Un ko izdara K2, K1? Viņi izrauj kalciju no asinsvadiem un ieliek kaulos. Jā, tu pat širo pāri. Jā. Es vienkārši. Yes. Man ir tas bez kādiem un kā viens. Es parasti to, kas ir pilināmais. Tas ir standarts, standarts, kas ir labāk, pirms būtu ar K2, K1. Varbūt, ja tev, 30 gadus nav baigi aktuāli, bet 40, 50, tas sāk kļūt aktuāli. Jā. Palielam vienu kapsulu dienā ešķirēs, piemēram. Divas dienā. No rīta, jā. 2 no rīta, un tad man prāts labāk strādās. Būs vairāk enerģija, un viņš ir nevis tā kā kofīns, stimulants, bet viņš ir ne uz stimulantu bāzes, līdz ar ko tu dabūni tādu mundrumu, kā es saku, nes enerģiju. Šī ir labāks kompliments. Pagaid. Kā tad ir ar kafiju, piemēram? Man kafija traucēs širam, vai man kafijas nedrīkst dzert, ja širo dzer? Baigi nebūs saistība. Vispār nekādu tur ideāli. Vēl mums ir baigi foršais produkts, bet man oficiālā bija beidzies neatved Lionsman, kas man baigi patīk. Es dzirdēju, Lionsman, ne? Sēne, tā ir ežu diždatena, laikam. Galva labāk strādā. Reāli labāk galva strādā, kā es ar noraksturot to sajūtu. Es no rīta filmēju video parasti. Tagad varbūt mazāk, bet agrāk vairāk. Ja es viņu lietoju no rīta, varu uzfilmēt vairāk video, interesantākus. Un vienkārši vairāk gribēju to procesu veikt. Yeah. Tā kā uztur bagātinājums, kas tev vienkārši iedod tādu motivāciju kaut ko darīt, un tev labāk izdodas tādi radošāki darbi, arī pārdošana. Jā, man uzreiz lūdzu 2. Kad tu esi klusumā, kad tu izštuko visu? Ja tu visu laiku močī, tu pastaigājoties filmē, tu visu laiku kaut ko dari. Tu arī zālē klausies mūziku, ne? Jā, es izdomāju visu, kā gulēt. Man tā, ka es gulēju, tā kā viņš iemiegt, man tā doma, un tad es kaut ko daru uzreiz. Tad tu vajag gulēt, bet tu beigās negulēt. Beigās negulēt, beigās es izdaru kaut ko. Bet tā ir, kas tas vivid state, vai kurš tā, ka tu esi starp sapnu un starp realitāti, un tad tu visvairāk prāts strādā, tu visu kaut ko domā, un visu kaut kas notiek, jā. Nenormāli. Tā ir vislabākās idejas, kas tieši miegu ciet. Labs, bomba. Un bieži laikam es izdomāju kaut ko pa nakti, jo es piecļos ar ideju. Un tā ir īstenībā lieta, kāpēc es tagad arī nedzeru no Jāņiem. Bija plāns nedzert pusgadu no vietas. Tāpēc, ka, ja es nedzeru, es katru rītu pamostos pirmā bez modinātāja un ar skaidru ideju, kas man ir jādara. Yeah. Un es vienkārši daru, vai ne? Tā kā es dzeru, man kaut kā pietiek ar 5 maliņiem piekdienā. Viss nākošais nedēļas es esmu dumšs. Pirmkārt, modinātāja, es pamostos, domāju, ko es tagad darīšu, kas man bija jādara, un šitas tur tas bija jādara. Un tas ir iemesls, kāpēc šobrīd alkohols ir pilnīgi nulle, tāpēc jāattīst uzņēmums. Kā tu mēri? Tu mēri kaut kā miegu vai kaut ko tādu, vai tu vienkārši pēc sajūtām visu laiku? Nemēr. Es guļu, man ir modinātājs nevis no rīta, bet vakarā, kad jāiet gulēt. Pagājuši tēli visiem iesaku. Un es guļu 8 stundas. Mazāk par 8 neguļu. Un tad vakarā, tad sanāk, ka tas, cik tu labi guli, tev ir tāda disciplīna vakarā, laicīgi aiziet gulēt. Jā, man modinātājs iedzer savus vitamīnus negulēt. Tas, ko Hormozī teica, kad
Hormozi bija labs tas points, kad, ja tu gribi no rītām laicīgi celties, tev nevajag agrāk celties, tev vajag agrāk iet gulēt. Un kad tev nevajag modinātāju, tas nav tev no hormozi paņemts vai no kaut kur. Nē, tos kaut kur citur dzirdēju. Jā, jo šis ir vienkārši, ka man arī ir tas. Man kaut kādos, es gribu iet gulēt parasti 11, man ir 22:30, ja pieslēdzos tas night sleeps. Viņš man noskatās, es viņu vienkārši aizsvaipoju projām, tipat dūmī. Jo man vakarā vienkārši vislabākais kreatīvais ir pie kompa strādāt. Es vienkārši nevaru aiziet gulēt, man tā gribās kaut ko padarīt, jo no rīta atkal es to nevaru dabūt. Bet moškas tagad cerīšos visus tāds vitamīns. Tiruzina, kreatīni iešals un mauks uzreiz. Visus reizes no rītiem vienkārši pretēji būs. Crazy, jo mums, kā Mairim, es nezinu, man liekas, ka viņam vajag to pulksteni noņemt, jo viņš atnāk no rīta, viņš mums tāds večers šonakt sūdīgi gulēja. Man zinu, un uzreiz tā kā placebo viņam visu dienu. Nav tā, ka es paļaujos to, es sākumā, es tā paštakoju, kā es jūtos, cik apmēram varētu būt, un es paskatos, un man apmēram tā ir rādas pulkstenis, es pēc sajūtām arī jūtu, ka es... Bet ir mēs, ja to pulkstenis rādīts, 100. Pastītos, cik daudz enerģija. Ja tu neskatītos, bet visu laiku uzskatītu, ka tev ir maksimāli. Tev tas galvā vienkārši... Es nezinātu, ka man nav 100. Jā, tev vienkārši nenormāli krūti būt. Jā, rītīgi forši. Ko? Sataisam wrap-up. Šireiz runājot par fitness kanālu, ir arī vispār kaut kāds cits side projekts, ko tu dari, vai šis ir vienīgais, ko tu dari? Jā, īstenībā mums bija ļoti tāds apjomīgs projekts, ko mēs pagaidām esam iepauzējuši. Hormonu klīnika. Klīnika, kur palīdz cilvēkiem ar hormonālām problēmām, kas otrā ir diabēts, zemes testosterons, kas Latvijā ir pakalpojums, kas tiek sniegts ļoti zemā kvalitātē un milzīgs rindas. Iesākām mēs to projektu pagājušā gada novembrī. Tad mēs līdz šī gada vasarai tikām, es teiktu, pa 70–80% līdz galam, bet atkal viņš iepauzējās. Tur daudz dažādi iemesli, gan telpas, gan personāls. Un redzēsim, varbūt nākošais gadu aktualizēsim. Manuprāt, tas būtu baigi noderīgi. Jo Latvijā pirmkārt otrā tipa diabēts vairāk kā 100,000 cilvēkiem. Kāpēc viņš izveidojas? Cilvēki daudz ēd nesporto. Un tas tikai diagnosticēt. Es domāju, ka ir vēl tikpat nediagnosticēt un attiecīgi šiem cilvēkiem kaut kā palīdzēt. Jo pie mums arī atnāk daudz cilvēki, kuriem mēs pat nevaram palīdzēt. Tur jau viss ir tik slikti, ka tur vitamīni nepalīdzēs. To jāiet pie ārsta. Manuprāt, tas Latvijā šobrīd trūkst. Cilvēks vienkārši dzīvo, un kamēr viņš nemirs nos, viņš jau pie ārsta neiet. Viss ir ok, vai neizsaka no gultas var izkāpt. Un pietrūkst vidējais posms. Kad viņš jūties sūdīgi, tad vajag vienkārši vitamīnus pasportot, būs labāk. Cilvēki novāk līdz galam, un beigās tur jau neko nevar labot. Un pie ārsta arī tu paigi tur, kādu palīdzību pie ārsta dabūt? Tu aizēji, viņš te viss stāst, tu pārmet pārnākošajā dienā, un tu turpini dzīvot tā, kā tu dzīvo. Jo viņi jau tev nekādā veidā, viņiem nav atbildīgi tālāk par to, vai tu tur izpildīsi to plānu vai nē. Tā kā es vienkārši domāju, tas beig forši savienotos ar šito. Cilvēks sākumā, sāk tur, viņam viss ir galīgi slikti, paliek labāk, un tad mēs ar viņu turpinām vitamīniem un strādāt sportot. Veču, tu esi tā kā kaut kāda fitnesa mesa. Zini, tu palīdzēšu visām Latvijā labāk justies. Tas ir nenormāli tā kā, kādas pasaka, cildeni, tā kā augstu. Tas cilvēkiem vajadzīgs Latvijā. Tas ir ritīgi krūti, tas ir nenormāli forši. Tas ir nenormāli forši reāli palīdzēt būt veseliem. Un vienkārši, tavu misija ir palīdzēt pilnīgi visiem būt ritīgi veseliem, labi justies. Justies vienkārši labāk. Jā, vienkārši justies labāk. Un saukt visu dzērājus par lohiem. Jo, lai justos labāk, tev vajag baigi maz. Tev vajag tur pāris vitamīnus, no rīta stundu iziet pastaigā, un plēmur tur to pietiek. Bet lielākā daļa cilvēku jau nevar par to izdarīt, vai ne? Varbūt var, bet negrib vairāk. Kas ir visstrakākais? Tas, ka cilvēks linkums, vai tas, cik kāda pārtika un ēdienas mūsdienās ir? Tas lielākais, ko cilvēki iebēžās vienmēr. Es domāju, ka sporta trūkums. Es biju uztaisījis pirms kaut kādiem 2 gadiem tādu testu, ko es dokumentēju, tiktu kā cilvēku ar atrasīgi pašķirsīt uz laiku kādas pusstundiņu. Video tūkstošiem. Es tā tad notestēju savu holesterīnu. Holesterīns principā ir rādītājs, kas parāda, cik veselīgs esi. Tad es ēdu maķīti 2 reizes dienā katru dienu. Sportoju katru dienu 2 reizes dienā, un holesterīnu notestēju pēc 2 mēnešiem. Viņš bija man šeit pat vēl zemāks. Tu tos 2 mēnešus reāli katru dienu ēdi to maķīti? Maķīti, burgeris, junk food, tikai junk food lielam. Un pēc 2 mēnešiem pēc tā rādītāja teorētiski, kas bija veselīgāks nekā pirms tam, vai ne? Ko es ar to gribēju parādīt, kā ja tu sporto pietiekami daudz, tas uzturs var nebūt perfekts. Protams, maķīt nevajag 2 reizes dienā, tad kurš idiots saprot. Bet, ka tu vari apēst. Tu domā, ka viņi noskatoties tos 2 mēnešus, viņi saprat to, ka nevajag. Viņš grib pārspīlēt, pierādīt savu pointu, bet viņi nesaprot tā vadās. Tā kā es domāju, galvenais ir sporta trūkums. Labi, bet kā ir ar to? Zini, kā viens tas kādas
uzturvielas ir tajā tur, burgerā, vai ne? Bet otrs, cik viņš kvalitatīvi salikts, ir visas tās un viss šitais tur, lai viņš tur nepārstrādājās un tā tālāk. Es nepārstrādājos, bet ilgāk tur stāv. Tās visas bildes, kur tas maķītis tur pusgads stāv, tas burgers nebojājās. Kur interesants stāsts. Es maķīju tādus laiku arī tagad sakādu. Tagad sādu maķītis jūtos perfekti. Man ir daudz enerģija, viss suprīgi. Un te es biju izdomājis pirms kādiem 2 gadiem, ka, zin kā, jāsāk dzīvot bišķi veselīgāk. Ko es to maķīti ēdīšu? Un tad es izdomāju, ka es parasti tādu ļoti vienveidīgi. Sēdīšu ļoti daudz ananāsu, garš ananās 2 kg dienā un 1,5 kg lielopu dienā. Man diēta viss tā ir. Ananās un lielopu. Ananās un lielopu tikai. Un tad es sāku ēst un pēc 3 nedēļām saprotu, jūtos baigi sūdīgi. Zin kā, pirmās 3 nedēļas domāju, man pieradīšu. Zin kā, tomēr jauns uzturs. Un tad es pēc 3 nedēļām saprotu, viss slikti. Un tad es uzzināju, ka ir tās pārtikas nepanesamības tests. Aizgāju uztaisīju. Izrādās, ananās nevar ēst. Tā kā teorētiski no vienas puses tur var teikt, ka maķītis var būt slikts ēdiens visādi bet no otras puses jau nezinu, ko to ķermenis ņem pretī un neņem pretī. Tā kā, manuprāt, katram cilvēkam būtu forši, protams, to testu uztaisīt. Bet otra lieta, ja tu tiešām, manuprāt, ja tu nedzer katru piekdienu, tad tu palielam, tu jūti savu ķermeni, kaut cik vismaz, ja tu nedzer un sporto, vai ne? Un teorētiski jau tu pie kuriem ēdieniem pierod un saproti, no kuriem jūties plus mīnus ok. Jā, man ar alkoholu tā, ka vienkārši viss trakākais ir miegs sačakrējas miegs, un nākšā diena vienkārši ir grūti. Kaut arī nav slikti no tā, drīzāk slikti no tā, ka tu neesi gulējis vienkārši. Tas alkohols ritīgi ietekmē to. Jā, un tā ir beigā problēma Latvijā, cilvēki iet gulēt ar alkoholu. Jā. Un tā ir brīnās, kāpēc nākamajā dienā tik sūdīgi jūtas. Nevis par to, cik daudz gulēts, bet cik kvalitatīvi reāli nogulēts ir. Jā. Man ir briesmīgi, man ir vienkārši tāds gadsimts paģirs. Es esmu vienkārši, man liekas, gadi. Man ir tā, ka es tur trīcu vienkārši. Es jau trīcu tajā vakarā. Un man ir tik smaga nepanesamība, kad man vienkārši ķermenis uzreiz man ir white blanks. Tas redzēs, ir tik reizi izskās. Ja es sadzersimies ar tevīm kaut ko šodien, es vecīt rītdien, zinu, man būs ten visās malās vienkārši balta planka, un man vienkārši ķermenis nepanes alkoholu vispār. Tik briesmīgi. Un tāpēc arī man tā bailes. Es, protams, tur par retam kaut ko paņemu, bet, es vienkārši, man bailes. Man bailes, tāpēc, ka man ir tādas pohas vienkārši, crazy, tagad. Es veču, kas trīc, es tur plīst galvas pusēm ar naglām, man tas raistais acis ciet, vienkārši durās, attais vaļā, durās vēl trakāk. Galīgi heavy. Bet es arī uz ķermeni vajag redzu, ka man ķermenis momentāli signalizē. Un man vēl vienam čumam arī tieši tāpatās, kā man ir arī pāris aliņi un uzreiz viss, jo. Es esmu nodevēs uzreiz. Un par aliņiem mēs šobrīd ražojam bezalkoholisku aliņu. Testam. Nice. Mums ražo viens uzņēmums, kas Latvijā, Brūzes. Kā viņš sauksies? Aliņš? Labākais aliņš Latvijā. Labākais alus. Visdrīzāk viņš sauksies, neesmu loks vai neesmu loks. Vai arī varbūt tas vienkārši virsū alus? Nē, es loks izvēlēs bezalkoholisko. Ražojam bezalkoholisko aliņu. Šobrīd mums ražo uz 3. decembra būs pirmie testi gatavi, kas būs bezglutēna aliņš. Jo baigi daudz cilvēkiem nepanesmības glutēnu. Un man it kā nav, bet, ka es iedzeru bezalkoholiskos aliņus, parastos kāds 2-3, man ar vēders tā kaut kā tā bišķi dīvaini, uzpūšās. Un tad mēs ražosim, ja būs garšīgs, ražosim diezgan unikālu produktu. Yeah. Mums vajag šī ideja te uzreiz boks. Bet tad testam. Nav vēl nosaukums, jā? Es domāju, būs nees loks. Neesmu loks. Kaut kas ar loks, jā, būs ar rītīgi. Nē, es loks alus. Bet grūti to ir apspēlēt. Labi, viņš vismaz būs bezalkoholiskais, bet tas tik un tā, tu paliksi savu brendu klāt blakus alumu. Jā, bet tas ir bezalkoholiskais. Es skatos no otras puses, ir cilvēki, kas slēgt dzer vai ne, un viņi saka, es gribu beigt dzert. Tev ir variants, kā beigt dzert, vai ne? Viņš tipat dzers to pašu alu? Vienkārši viņam ir jābūt garšīgam. Zini, cik nenormāli daudz riebīgi, pretīgi, negaršīgi bezalkoholiski aliņi. Tā, ka vispār nevar. Man liekas, vienīgais, kas ir vēl blanks un vēl Heinekens tāds semī. Es dzeru bezalkoholisko blanku un koronu. Jā, blanks ir tāds, laikam, vienīgais jau pārējie, viss, kas taisa bezalkoholiskos, kā vispār var iedzert. Tā kā notestēsim, pastīsimies, vai būs dzerams. Un latvieši kāds tev palīdzēs ar šo ražošanu? Latvijā ražo. Latvijā ražos? Jā. Nice. Tas ir Brūzes? Jā, Brūzes. Tā arī viņa saucas? Brūzes manufaktūra, viņa saucam taču. Brūzes manufaktūra, kuras viņas dzirdējis? Labi, bet tik un tā bomba būs aliņa. Mums arī ir viens produkts, kur es gribētu popularizēt. Pasūtīju egzāmenu, tagad paraudziņas pirmos. Negribu tev teikt. Vienkārši uzreiz iznīcinās man. Mēs varētu moši kopā, bet es tā negribu tev teikt. Tev jāuztais 300 video. Es vienkārši vecīgi. Es no sākuma uzfilmēšu 3000 video, un es viņus visus iepostošu vienā dienā. Tad es sākšu. Man bailes no tevīm tagad.
Es reāli visiem ieteiktu baidīties. jo man patīk tas ātrums, man patīk tās bezbailības, un man patīk, cik vienkārši tas viss tiek pasniegts un cik efektīvi tas patiesībā ir. Viss ir par un ap veselību, viss ir par un ap nometam visu lieko. Bet tas ir tas, ko mums arī vajag, jo pasaule ir ritīgi fucked up place. Es vakar skatījos vienu podkāstu, aizmirsu, kas tas pa podkāstu bija, bet tur, kad Džeks saka, viņš saka, iedomājies, cik stulbos laikos esam nonākuši. Pa kokaīnu neviens vairs Amerikā nepērk, jo tā ir pārāk viegla narkotika. Viss malds iešaujas tāds fentanols un vēl kaut kāds trakos. Viņš saka, iedomājies, cik fucking sūdīgi laiki, kokaīns ir tā kā vienkārši palicis garlaicīgs. Un mēs tādā fucking laikā esam nonākuši. Te jau vairs neiet runa, ka tur 50% ir veselīgi un puse tikai kaut ko dara. Reāli, tas ir so rare. Tā kā one out of kind. Ja tu satiec čuvaku, kurš sporto. Lielākā daļa nesporta un lielākā daļa ir lieko svaru. To ļoti labi redzēt. Tu vasarā aizbrauc uz pludmali, nevis jūrmāli tur uz vecākiem. Tieši to gribēju teikt. Tu uzreiz to redzi. Es eju uz peldēšanas nodarbības meitiņai, ja? Un ar tētiem tur. Un mēs tur esam 30 tēti. Viņš ir esmu vienīgais bez vēdera. Es vienkārši skatos apkārt, un es tāds... Tas standarts latviešiem. Wait for 10 more years. Ja tu droši vien salīdzini tur tādus 40 un uz augšu arī. Iedomājies, čoms iegrozīja, ne? Nē, es tev liekas, tā kā... Vispār par to Fatlas runāt. Tev nav Magic Pills arī Fatlasam? Ir. Protams, neizskaties baigi rasins. Cik nu Magic Pills, bet kas forši palīdz ir 3 uzturbagātinātāji. Droši vien 4, viens ir berberīns. Berberīns pirmkārt normalizē holsterīnu, tagad mazāk arī gribās ēst. Tad ir alfa liposkābe, kas gan mazina iekaisumu, gan cukuru normalizē. Tad ir resveratrols, kas ir labā lieta, kas ir iekšā vīnos. Ir daudz cilvēku, kas dzer vīnu, jo viņš labs vai neturās labās lietas. Tas ir resveratrols. Vienā kapsulā ir resveratrols tik daudz kā 30 litros vīna. Ko tas dara? Resveratrols uzlabo ķermeņa jūtību pret insulīnu, normalizē cukuru, normalizē holsterīnu, samazina oksidatīvo stresu un palielina telomēru garumu. Telomēra ir lieta, pēc kuras principā nosaka to bioloģisko vecumu. Tā kā izmanto anti-agingā. Un ceturtā lieta, kas mums ir tās produkts, kas saucās ūdensdzinējs. Ūdensdzinējs. Un ko tas dara? Viņš nosita apetīti, iedod enerģiju, noņem tūsku pampumu. Līdz ar ko, ja tu visus 4 sakombinē kopā, tas efekts ir baigi jūtams. Un tas efekts ir tāds, tu vienkārši gribi mazāk ēst, tu esi enerģiskāks un tu gribi kaut ko darīt. Jo vienīgais veids, kā nomest lieko svaru, vienkārši šeit mazāk vairāk sporto. Un uzturbagātinātā vienkārši palīdz abiem šiem procesiem. Gan vairāk sportot, gan mazāk ēst. Redz, ka ir arī tas, ko man vajag. Tā kā es teicu, ka es tur sākumā neko nelietu, tagad, kad tu tā paskaidroji un pamatoji, es vispār par ko no tāda nezināju. Un man vienmēr ir liekas tā, ka tev taču obligāti ir jāpēd. Obligāti jāpēd. Tev ir obligāti jāpēd, bet vienreiz dienā tur var paēst, tas tev būs normāli. That's my point. Un citreiz vienkārši, man liekas, tev dēļ tā piereduma, tev vajag bišķi apmānīt to ķermeni. Jo mums ir, zini kā piekrīt, man liekas, vai ne, bet man liekas, ēšana ir vislielākā atkarība pasaulē. Neiet runa par alkoholu, jo... Narkotikas droši vien lielāka. Tiešām tev šķiet? Jā. Jo, uz ēdienu mēs esam uzsēdināti kreizi. Visi, kur tur stāst, ka tur piens, tur nenormāli kauliem palīdz piens. Dēļ ēdienu tu nezūdz un tur kredītus neņem. Tiešām? Manuprāt, Latvijā azartspēles viena no lielākajām problēmām. Nesen stāstījis, cik tur 70, cik tūkstoši iekļaut tajā reģistrā, kas paši atzīmējušies, lai nevienkārši kazīt iekšā. Jā, es zinu daudz cilvēku apkārt, jā. Un azartspēļu reklāmas tagad ir visur. Es braucu katru dienu uz ofisu, tur uz milzīgā ekrāna mauc. Man TikTokā mauc, YouTube'ā mauc, visur mauc. Jā, MGM vakar paziņoja, ka viņi Abu Dabī būvēs Kazinčiku, un viņiem ir 40 miljoni gadā Kazinčika apmeklējums. 40 miljoni cilvēku? Lasvegasā, jā. Un viņi domā, ka Abu Dabī uztaisīs to lielāku. Viņi būvēs tur insane, kaut kā tur vistrakākais vispār, lielākais ever. Kaut kāds prikals, jā. Tam vienam Kazinčikam 40 miljoni gadā cilvēki iziet cauri. Normāls skaits, normāls. Jā, viņi tur labi paskaidroja, kāpēc tas tā ir un arī par to. Un tad tas, ko, es nesen skatījos statistiku, Latvija ir 2. vietā pasaulē, kur rēķina spēļu automātus uz 1000 cilvēkiem. Augstāk, laikam, bija Serbija. Es nezinu, tur Serbija, vai kur valsts bija augstāk, Latvija bija 2. vieta. Tā kā Latvija mēs esam topā apīšos. Bet tā arī, es, piemēram, savus 18, 19, 20, kāda jau pirms 18, reāli kluncīju visu laiku.
Tas ir Klondike, kur es svinētu Klondike. Nu, it sevišķi tādā mazā pilsētā kā Tāls, mums jau nekā cita nav kā tikai Klondike. Tu aizies Klondike, nu cik ilgi tu dzers, tev tie aparāts liek virsū skatās. Viņi pilnīgi, Oskar! Zinu, tā, man liekas, daudzās mazās pilsētās. Visu laiku, ne? Un tā ir liela problēma. Bet tagad jau vairāk ir tas, ka viss kāpā internetā. Tas ir vēl heavier. Es vispār nesaprotu. Ātri datoru un tik kāpā mājās nav pat jāiet nekur. Man pieredze ar aparātiem tāda, es kāds 2 eiro iemet savā mūžā. Vairāk neesmu. Un internetā kāpāt man vispār liekas, nu, kā tu vari uzticēties kaut kam, kas digitāli notiekās? Zini, kā tajā aparātā var būt, viņi zina, cik tur daudz, nu, kaut kas tur ir, nu, tā kā mehāniski, ne? Bet tur varbūt tās tev bija tā cerība, ka, nu, es esmu tieši tas. Nu, tur visu laiku met iekšā, vai ne? Jā. Un tad vienā brīdī viņam kaut ko jāizdod ārā. Jā, kaut ko izdod ārā. Un tad viņi tie cilvēki iet vienkārši tā cerība, nu, ka man izdos ārā. Bet tad, kad tu kāpā internetā, nu, kā tur jau tur, nu, kā tu tur vari cerēt, ka tu dabūsi kaut ko? Es domāju, tas viss no visiem no Covid laika, zin, kā tu nekur nevarēji iet, visi pierada internetā, ko darīt un kāpā. Jā, tā kā tā Latvijā bija problēma. Vienīgais, ko var izdarīt, man liekas, tur kaut kāds betas uzlikt. Mēs, kad skatījāmies, tur bija UFC, mums nenormāli patīk UFC, mēs tur sanākam visi kopā skatāmies, tad ir krūti uzlikt, zin, tur saviem mīļākajiem fighteriem. Tas tāds savādāks, bet tas nav kā zinčiks, nu, tu met iekšā un viņš griežās tur. Nu jā, tu nemet bez apstājas. Jā, tu tur tāds sēž un tu vai uzliek pat vačukam visu, un man liekas, tas bija savādāk. Gribētos kādreiz uz Emirātu zirga sacensībām uzlikt, jo tur izskatās insane, arī viss kaut kas tāds interesants. Bet es neesmu nekad aizrāvies ne ar ko. Man vispār nekad, nu tā kā nav atkarīgs ne no kā. Es cigaretes papīpēju, vienkārši nolieku nost, tu nevari atslēgt. Ko tu dari, kā tu atslēdzies, atpūties? Jā. Es neatslēdos. Kas ir tas, ko tu dari vienkārši, kad tu reāli pačilo? Nu, es nezinu, tu skaties filmas, tu skaties YouTube. Man nav televizors. Pēdējos 20 gadus nav bijis televizors. Nepatīk televizors. Ko es vispār daru? Es skatos kaut ko izglītojuši. Hormoziju video skatos daudz, es skatos pārdošanu, mārketingu. Bet tā, principā, es strādāju. Malts kaut ko strādāju, daru. Ir ko darīt. Jā, ir ko darīt, un tā, kas nestrādāja, tas kaut ko skatos. Noskatījos pēdējās 3 dienas Edmundam tos pārdošanas apmācības, viss tās un beig patika. Tā kā es skatos kaut kādu tādu saturu, kas man nodara pēc ikdienā. Okay. Jautājums par veselību. Vienkārši mēs varam apaļoties, bet tad viena lieta, kur tu ieteiktu cilvēkiem, kas ir vienīga lieta. Es nojaušu, kas varētu būt, ko tu teiksi. Kas ir viena, ko tu vienkārši Normundam likt, tu tur Jānim, Ilmāram, vienalga, kuram kurš klausās, vienkārši tu viņam teikt, tev jādara šitā viena lieta, ir vienkārši 30 dienas pēc kārtas vispār. Tu nevar vispār iebilst. Kas ir tā, ko tu viņam likt darīt vai ieteikt darīt? Tā, kas dos lielāko iespēju veselību. Iziet no rīta stundu ātri pastaigāt. Tas bija mans mīļākais. Tas ir above the gym, above everything. Top 1, jā. Tas būtu top 1, iziet stundu pastaigāt, un droši vien top 2 būtu vitamīni, un top 3 būtu neēst brokastis. Jā. Tu festo tikai? Es esmu vienīgais oficiāls, kurš brokastis neēd. Reāli pirmais mīls ir 2 pa dienu. Tikai tad, kad atnes bulks, tad gan tu ēd. No bulks no rīta, to es nevaru izlaist. Es jūtu baigot, tādu mentālu darbu, es jūtu baigot starpību, vai tu ēdis vai nē. Jā. Ja tev jāroka lāpas, protams, labāk paēd, tev vajag enerģiju. Bet, ja tu strādā pārdošanā vai kaut ko, kur tu izmanto tomēr prātu, tad tukšā dušā dos labāk iet. Tu to dari tā kā, tu reāli piedomā arī pie tām stundām, ķipa kā tajā fastingā, vai vienkārši neēd brokastis un visu, un tad ēd kaut kad vienkārši ēd, man gribās. Citdien gribās tur 9, citdien 11, citdien 12, 10. Tu piecelies, izēj pastaigāties, tad sāc strādāt, un tad kādā brīdī vienkārši ēd, ja? Jā. Okay. Un kāpēc staigāšana tieši? Tāpēc, ka staigāšana ir tas, ko darīt visi. Tomēr tas resns neesmu nekad sportojis, nevar skriet. Būs pat grūti vienkārši. Un staigāšana pirmkārt darīt visi, bet otrkārt to var darīt katru dienu. Jo uz zelta to nevar iet katru dienu. Būs pat daudz. Staigāt tomēr var katru dienu. Un staigāšana sirdī laba. Spiedienu dabūs lejā. Nebūs augsts asins spiediens. Kalorijas nodedzinās. Galvas sāk strādāt. Jā. Es pilnīgi piekrītu par staigāšanu vienkārši tāpēc, ka es staigāju katru dienu. Pilnīgi visu laiku, ja man ir iespēja kaut kur aizbraukt sabiedrisko vai aizbraukt ar riteni vai kaut ko, man tur, man neliekas vispār traki, tur 30-40 minūtes kaut kur iet, man liekas, pofīgi, chill. Es esmu ritīgi pieredzis staigāt, un es nesaprotu, kāpēc cilvēki, viņiem vienkārši tas, zin kā, ķipā, nē, staigāt, nē, tad vai nu skriet, vai nu uzreiz iet kaut kādās galējībās, bet viņi negrib sākt ar to vienkārši. Cilvēki grib izdarīt vienmēr pārāk daudz, arī tā, ka grib svaru zaudēt. Tātad man būs jauns uzturplāns, treniņu plāns, šitas tas, bet cilvēks jau to neievēro. Ja tu izmaini vairāk kā vienu lietu, ikdienās drīzāk viņi neievēros ilgi.
Un staigāšana ir tik elementāra. Sāc staigāt, pēc nedēļas, nopērts vitamīnus, vēl pēc 2 nedēļām aizies sporta zāli. Lēnām, visu pakāpeniski. Man arī patīk tas meditatīvs teikt. Vienkārši kaut kādā mirklī tu ej un tu tāds aizdomājies par kaut kādām foršām lietām. Tas ir tas meditatīvs teikt, pēc kā tu tiecies. Tas ir rītīgi nice. Nu ko, taisam? Gatavs? Es pirmām kārtām fitness kanāls uzreiz visiem... Nav nekāda atkal savādāka. Tur labākais fitness kanāls vai kaut kas tāds. Vienkārši fitness kanāls. Fitness kanāls LV, jā. Pilnīgi visiem fitness kanāls LV. Aizpildām formu TikTokā vai lapā. Sakārtojam nedaudz uzturu, sakārtojam visu to pārējo. Mēs arī ar komandu 100% iesaistīsimies. Mēs arī jauns gads, mēs ar Edmundu, ar tevīm. Jā, mēs arī piedursimies. Mums ir, vienkārši fantastiski daudz jaunu cilvēku nāk tā pašā skaitā. Tu atnāc un pastāst, izglīto. Un, man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī, kad mēs esam paši tie karogi nesēji un arī pašiem līdz ar tevīm kopā. Jo, ja mēs popularizētu alkoholu vai kaut ko tādu, mēs arī sauktu alkoholiķi. Tas būtu loģiski. Jā, bet mums patīk tā mazā auditorija. Mums patīk tas 1%, kuri grib būt labāk, būt vienkāršāk, būt foršāk. Fitnesskanāls.lv, digitalmaverick.lv. Darbojieties nākam. Un man liekas, ka arī pēc šīs sarunas diezgan labi saprast, arī, kāds tu esi kā cilvēks. Man liekas, ka diezgan down to ground. Viss ir vienkārši un ērti un saprotam. Ja? Paldies, ka izmantoji laiku un atnāci pie mums ciemos. Paldies, ka uzaicināji. Jā, un Mairi? Jā, un tiem, kas klausās, tie, kas grib justies labāk vai zina kādu, kuram vajadzētu labāk justies, jāsūta šitā podkāstu epizodē. Tev paļubom ir vismaz viens resns draugs, kuram tu gribi aizsūtīt šo epizodu. Aizsūti viņam lūdzu šo epizodu, bet nesaka, tas ir personīgi. Čau. Čau, pīsiņš, paldies tev. Nice.